Sieviete bez sava konta un savas naudas. Vai tā varētu būt mūsdienu verdzības forma? Šodien mēs tiekamies ar Kristīni no Dubajas, kura ir iesākusi Instagramā tēmu Viņas nauda. Mēs šodien runāsim par sievietēm, kuras dzīvo it kā skaistu dzīvi uz vīra konta un kurām nav plāna B. Šeit šodien nebūs runa par to, par pārmetumiem starp sievieti un vīrieti, bet vienkārši pacelt šo tēmu, un iespējams, ka tas kādai no jums palīdzēs. Kristīne, sveika! Sveika, Jana! No Prieks kurienes tevi tu redzēt. mums esi pieslēgusies? Esmu pieslēgusies no Dubajas centra. Jā, fonā tev var redzēt augstceltnes, jā. Jā, biznesa base. Vai tikai business place vai arī daddy place? Nu, kur ir business place, tur ir daudz baby, baby girls. Jā. Pastāsti, kas bija galvenais impulss, kāpēc tu izveidoji kanālu Viņas nauda? Mans galvenais impulss bija mana sāpe. Un es sapratu, kaut kur tam ir jānāk ārā. Un tā man nāca ideja par kanālu. Caur kanālu es tā kā izteicu, kā es jūtos, kas ar mani notiek. Un runājot par to skaļi, varbūt kāda sadzird, kurai arī tas ir aktuāli. Un tā kā man palīdzēja tu, es varu palīdzēt kādai citai iziet no šīs situācijas ārā, jo no katras situācijas ir izēja. Manā gadījumā sapņu dzīve, Dubaja, vīrs, bērns, viss par visu domā, par visu rūpējās. Man ir tikai jādomā par bērnu, par sevi, bet līdz momentam, kad tā eiforija bišķi nokāp nost, un tu saproti, bet jā, viss ir skaisti, bet tu neko nevar pati izvēlēties, tu neko nevar pati izlemt. Jā, tu lieto vīra karti, bet šodien vīrs viņu var ieslēgt, rītdien viņš var viņu izslēgt. Un tu vari stāvēt veikalā, un tev nav ieslēgta karta, un ko tu dari? Nu, stulba situācija. Nu tā, notikums pa notikumam, un es sāku saprast, ka tas tāds zvaniņš man, varbūt tās kaut kas ir jāmaina. Varbūt tās tā dzīve, kurā vīrietis pilnībā par visu atbild, ir pilnībā noņēmusi atbildību no manis. Un es esmu kļuvusi tāds vadamais, nevis vadītājs savā dzīvē. Ka tā vairs nav mana dzīve, bet kāds cits izlem visu manā vietā. Nu, tas ir dažreiz forši, bet realitātē nē. Kas ir tava mērķa auditorija? Mana mērķa auditorija ir sievietes, kuras iespējams dzīvo ārzemēs, dzīvo Latvijā, iespējams ir precējušies ar ārzemniekiem, vai arī nav precējušies ar ārzemniekiem, bet galvenais ir tā doma, tas, ko es redzu ļoti daudz Instagramā, mēdījos par to, ka ir visādi kursi, visādas guru, sievietes, vīrieši, kuri stāsta, kā slaukt no vīrieša, kā paņemt visu no vīrieša, un mēs tikai peldam sievietes tajā. Bet, nu labi, kamēr tu esi jauna, varbūt ir ok, un varbūt, ja tu tur katru otro eiro ieliec kaut kādā investīcijā, varbūt tas ir ok, nevis tu iztērē tikai dārgās šmotkās un lai radītu kaut kādu baigi ekskluzīvo tēlu. Bet realitātē jau sieviete tērē, viņa tērē savu laiku, savu dzīvi, un vienkārši vienā brīdī tas var tikt izslēgts. Un ko tad? Jā, mēs kā esam runājuši, jā, ko darīt, kad vāverīte noveco, jā. Es atvainojos par tieši. Vai tev ir plāns B, jā? Un tu runā par svarīgu lietu, šķiršanās, piemēram, vīra slimība, ja, vai, piemēram, kā vīrs pazaudē biznesu, vai, piemēram, nomirst.
cik liela ir varbūtība, ka sieviete vienā brīdī tomēr var palikt viena un varbūt pat bez finansēm vai ar nepietiekamām finansēm vai ar finansēm, kuras, ja viņa nav iemācījusies sadalīt līdzekļus, vienkārši izplekarē. Kāda ir realitāte? To esi runājusi ar vairākām sievietēm jau un strādājusi. Ko viņas tev stāsta? Kas ir tas, par ko nerunā publiski? Tur no ārpuses it kā ir šis te labklājības simptoms, bet ko tu redzi fonā aiz šīs fasādes? Nu, es teikšu tā, tas, ko mēs redzam no ārienes, 99% pilnīgi neatbilst, kas ir iekšienē. No ārienes ģimene var izskatīties pārticīga, laimīga, skaists pāris, bet realitātē var būt pavisam kaut kas cits. Un sieviete varbūt uz āru ir tāda super sieva, ideālā, bet iekšienē viņa varbūt pat nevar izvēlēties, ko viņa šodien ēdīs pusdienās. Pat tāda var būt realitāte. Un sievietes sākumā vienreiz pieļauj, otrais pieļauj. Ir taču variants arī, piemēram, par sievis algu. Labi, vīrietis par visu gada, bet tad sākumā jau sarunā. Tev ir kaut kāda nauda. Kas ir tev? Tev ir savs konts vai cash, jebkas, kur tas ir tavs. Un tu dari ar to bez jautājumiem, ko tu gribi. Gribi pēc kleitu, kurpes, gribi pēc zeltu, gribi pēc un investē marketā vai kripto, nu jebkas. Bet lai ir kaut kāda tava nauda, par kuru X vai Z stundā tu vienmēr varēsi sevi nodrošināt. Un vēl viena lieta ir, par ko varbūt daudz nerunā vai baidās teikt, ir labi, tagad šodien ir labas attiecības, bet varbūt rītā tu saproti, ka, tu esi nogurusi vai vēl citas lietas notiek. Un tev nav izvēles, tu nevari aiziet ne no šīs situācijas. Ja tu dzīvo ārzemēs, tu vispār varbūt pat te var izbraukt no valsts. Un tas, ko tu sākumā teici, vai tas ir tā kā būt ieslodzījumā, es teikšu, jā, tas var būt pat tāds zelta būris, bet tas ir būris. Un bieži vien vēl, kas ir vīrieši, kuriem ir tas muskulīnais tik ļoti, viņi grib to pārākumu par sevi parādīt, un šis ir viens no veidiem finanses. Tas ir ļoti spēcīgs veids, kā turēt sievieti īsā pavadā. Mums ir mazliet līdzīga situācija tādā ziņā, ka mēs esam ārpus no Latvijas un pabijuši arī vairākās valstīs. Nē, es vairāk dzīvoju Vācijā, bet tu esi ceļojusi un bijusi un dzīvojusi vairākās valstīs. Vai tu redzi atšķirību mentalitātē? Jo dzīvojot Vācijā, man rodās iespējas, ka tieši austrumu blokam, ja postpadomijas blokam, ir izteikta tiek mēģināts ielikt šis mērķis, ka vīrietis ir jāslauc. Tajā pašā laikā es nesen skatījos Love is Blind no Anglijas, un tur viens vīrietis izvēlējās neturpināt attiecības ar sievieti, tāpēc, ka viņi uzskatīja, ka vīrietim par visu jāmaksā. Es šeit nodalu situāciju, ka kad sieviete rūpējas par bērniem, tad sieviete ir bezpalīdzīga un viņai ir vajadzīgs atbalsts. Bet šeit ir runa par šo te bāzes moduli, vienalga vai tev ka pat bez bērniem vienkārši tavs, ka daudzas tiek koučotas, un ir pat šie te Instagram kanāli, kur tur māca, tu tur uzfrišini sevi, vienkārši savu enerģiju, lai noķertu veci un dzīvotu, viņam tev par visu jāmaksā. Vai tu redzi šīs atšķirības geogrāfijā? Jā, īpaši Dubai. Dubai ir vieta, kur saplūst visas pasaules naudas, lieli biznesi. Tad cilvēki brauc pirmkārt pelnīt naudu. Un kur ir daudz naudas, tur ir daudz izklaides. Un kā viena no pamata izklaidēm šeit ir meitenes. Un, protams, vispopulārākais un visiecienītākais meiteņu veids šeit ir postpadomju valstis. Tās meitenes atbrauc šeit, varbūt pat bariņā, cerībā par skaistu dzīvi, ka viņas te atradīs bagātu vīru vai šeihu, vienalga kaut vai otrā, piektā, 10. sieva.
kad tikai par viņu būtu parūpējies. Pārsvarā tās meitenes, nu, tiemžēl, viņām pietrūkst vai bijis pietrūkst audzināšanā tēvs. Un viņas meklē tādu papiņu ar biezu naudas smaku. Viņas ir gatavas nu, uz visu. Bet problēma ir tajā, ka šeit ļoti daudz, kuras ir gatavas uz visu, un konkurence ir ļoti liela. Un tie papiņi jau vairs nav tā, kā, piemēram, 5, 7 gadu atpakaļ, tad, kad varbūt tik liela konkurence nebija, tad tagad papiņi var izvēlēties katru dienu citu meiteni. Tad, ja piedāvājums vairāk, cenas samazinās, vairs ne visām dāvina somiņas un dārgas dāvanas, un, nu, kā tu izdzīvos? Vienmēr sakot, papiņi ir palikuši gudrāki, viņi saprot, ka viņi ir slaucamās govis, un meitenes ir tik daudz, kad nu, vairs nevar tik viegli izbraukt uz tā. Es esmu dzirdējusi arī, ka ir tādi, kuriem patiesībā nav naudas, bet ka viņi vienkārši izīrē mašīnu, labi apģērbjās un uztaisa šo te šovu, ka it kā viņi ir ļoti turīgi, bet patiesībā tad tas arī tāds apmāns no otras puses. Tieši tā, man vīram ir mašīnu īre Dubajā, un mēs ļoti bieži redzam šos te sporta mašīna šeit ir ļoti pieejama, cenas ir ļoti pieejamas. Tu vari noīrēt uz 1, 2 dienām, uzvilkt kreklu ar lielu Gucci uzrakstu, vai vienalga uzvilkt brilles, viņas pat varbūt neoriģinālas, kurš to pamanīs. Lielas ķēdes. Nu, ar tiem džekiem varbūt tas ir tikai $100 tur iepildīt benzīnu un uz vienu kafiju meiteni uzaicinātā. Piebrauc skaista mašīna, iznāk tāds spilgts džeks, un meitenēm jau, viņam jau šis varētu būt ņemams džeks, un jau līp klāt, jo šeit te vispār kultūra tāda, tās meitenes, viņas tā kā mušas uz sūdu, ja? Labi, nevar teikt vīriešu sūdu. Bites uz medu. Jā, nu, viņas vienkārši, tā kā, tu pat grūti ir izstāstīt, kādas tas ir vienkārši jāredz. Viņas vienkārši nāk virsū, viņas nekautrējās. Tas ir viņa darbs. Citādāk viņas saprot, ka viņas nedabūs, viņas paliks bešā, jo atnāks kāda cita. Man ienāca prātā ideja, mēs tagad vīriešiem dodam idejas. Priekš Dubajas. Varbūt tad ielikt reklāmu, tā vai promo kods. Kur var dabūt sporta mašīnas? Ar atlaidi. Jā, kāpēc ne? Bet man žēl meitenes. Bet droši. Mašīnu var dabūt pa labu ceļu, jā. Es atceros, ka es netīšām arī kaut kādā Instā, es neatceros vairāk, kur redzēju tādu sižetu, ka sieviete iet klāt vīrietim un saka, vai tev ir bitcoins? Zini, kāda mana pirmā ideja bija? Bet kāpēc tev pašai nav bitcoins? Jā? Jā. Kāpēc? Jā, Kāpēc ne? Tāpēc, ka vienkārši trūka izglītība skolā, ģimenē, un mums parādīja vienkārši varbūt mazliet atžkārnus mērķus, kas mūs padara atkarīgus, jā, vai nu no kāda cilvēka, vai no kādas situācijas. Bet galu beigās es domāju, ka ja sieviete kļūst finansiāli neatkarīga, ja viņai ir sava nauda, tad attiecības kļūst labākas. Mēs zinām, ka ģimenē visvairāk strīdās par naudu, un ja, piemēram, sieviete ir finansiāli stabila, vai viņa ir stabils punkts B, tad attiecībā par attiecībām mēs zinām, ka sieviete taču nav kopā ar šo te vīrieti dēļ naudas. Pareizi? Kādas ir tavas domas? Jā, es tev piekrītu. Es vēl gribu pacelt augšā vienu mītu, kas bija arī manā galvā. Liekas, ka tas tēls, kad sieviete ir sava nauda, tā ir kaut kāda nojājusies sieviete, kur strādā 3 darbos, kurā atnāk mājās pilnīgi nekāda, un tā ir tā kā sieviete ar naudu, vai arī nenormāla karjeriste, kurai ir tikai karjera pirmajā vietā, un viņai nav nekas cits, viņa ir apprecējusies ar darbu. Bet
kāpēc nav tāds tēls, kāds ir patiesībā? Kad pirmkārt sieviete var pelnīt naudu, viņai var būt nauda, un viņa var būt sievišķīga. Mums katram iekšā ir gan sievišķā, gan vīrišķā puse. Labā, kreisā roka. Mēs varam pelnīt, bet mēs varam būt arī sievietes. Un tas nav ļoti daudz arī coach par to, ka tur jākačā sievišķā enerģija un kad strādāt, jo mums ir asociācijas, nezinu, vai tas ir no padomu laikiem vai no kurienes, kad, ja strādā, tas nozīmē strādā smagi, strādā kaut kādā tur ražotnē, vai es nezinu, kāpēc nevar pelnīt naudu vieglumā? Bet tad atkal, ja vieglumā, tad ir asociācija, kad ir kaut kāds papiņš, kurš dod naudu, ka tas ir tas vieglums. Nav trešais variants. Tu vari, piemēram, investēt un dzīvot no pasīviem ienākumiem. Vieglumā. Jā. Man liekas, ka arī tas ir ļoti labs pamatojums, ko tu saki, ka sieviete drīkst taisīt naudu viegli. Un mēs ar tevi arī esam satikušās finansiālās neatkarības kluba ietvaros, kur arī tu iemācījies vienkārši pavairot savu naudu un vienkārši rotaļīgi, viegli. Un principā to var izdarīt jebkurš. Un mūsu moto ir arī, es esmu pietiekami apķērīga, lai taisītu savu naudu pati. Lai taisītu savu naudu pati, man nav jādod nevienam kaut kur pa labi vai pa kreisi un jācer, ka viņš man taisīs kaut ko, ja? Vai, piemēram, es esmu dzirdējis arī, ka ir pēdējā laikā šis te apmāns, ka caur iepazīšanās čatiem sieviete iepazīstās un tad viņa tiek ievilkta finansu schēmās. Tas ir vienkārši no-go, un tad viņa ir divi aplaušanās veidi. Viens, viņa ir aplauzusies tajā, ka emocionāli negrib atzīt, ka viņai ir izslaugta nauda, un otrais tīri attiecību ziņā, jo viņa taču gāja meklēt attiecības. Un tāpēc finansiālās neatkarības klubā sievietēm, un mēs esam tiešām pielikuši punktu un pateikuši, ka šeit nāk iekšā tikai sievietes, mēs radām šo drošo telpu, un izrādās, ka paralēli jau pastāv šī informācija, kad sieviete, kad viņa iemācās konkrētas stratēģijas, viņa kļūst pat veiksmīgāka nekā vīrietis. Ko tas ienesa tavā dzīvē, kad tu ieraudzīji, ka tu pati vari pavairot savu naudu ar savām stratēģijām, tīri neatdodot savu naudu citam, un ka tev vienkārši katru mēnesi ienāk nauda? Pašas pavairotas. Ko tas tev dod? Tas var dot prieku. Tas var dot labsajūtu. Nauda, tas ir arī viens tāds tabū temats, par kuru it kā nav ērti runāt. Bet kāpēc? Nauda ir forši. Runāt par naudu ir forši, taisīt naudu ir forši, pavairot naudu ir forši. Un ja to var darīt sieviešu kompānijā, sievišķīgā, ar dažādām sievietēm, bet kuras taisa naudu, kuras ir dažādos līmeņos, ar dažādām ieguldīšanas spējām, ar dažādu ieguldīšanas pieredzi, bet kopā. Mēs dalāmies ar idejām, ar zināšanām, papildinām vienu otru. Un vēl viena lieta, ko es gribēju pieminēt, pirms tam man likās personīgi, kad, lai investētu, vajag kaut kādu lielu summu, un tad, kad tu to summu sakrāsi, tad nu tu būsi investori. Bet tu vari sākt ar jebkuru summu. Sāc da jebkādu summu, bet sāc. Step by step, ar maziem soļiem, pēc tam lielāka pieredze, paskatīsies, ko citas dara, un varbūt tas ieraudzīsi citu ienākumu avotu veidu. Varbūt tas tu atradīsi veidu vai ieraudzīsi, es varu ieguldīt vairāk, vai kur ir veids, kā es varu iegūt vairāk, lai ieguldītu vairāk. Tas ir tā kā ieiet citā pasaulē. Tā ir tiešām cita pasaule, un tā ir labāka pasaule. Un
diemžēl par to daudzi nerunā, par to daudzi nedalās. Dalās tikai tad, kad ir visi baigie miljonāri un tur baigie investori, tad skaistas instagramīgas bildes, skaisti dzīvokļi, apģērbi, rokas lietas, bet neviens nepastāsta par to ceļu vai stāsta un pārdot kursus, kā no $100 uztaisīt 100,000 3 mēnešos. Tas cilvēks uztaisa varbūt arī 3 miljonus no Nē, es tādiem... domāju, ka tas, kas tur uztaisa naudu, ir kursa organizētājs. Tieši to es arī domāju. Viņš Vēl arī labāk uztaisa. strādāt katru mēnesi pie mindseta. Un tas, kas, ja jau mēs pie mindset strādājam, tad pietiktu vienkārši sakārtot un ej tālāk ar stratēģijām. Bet, ja man tas mindsets ir jāatkārto katru mēnesi vai katru kvartālu, tad vienīgais, kas stiprina savas finanses, ir organizētājs. Būsim godīgi. Ļoti labs, kas saka, biznesa veids, to mēs varam redzēt daudz arī latviešu vidē pieejams, kad mindseta, koučošanas un tā tālāk, tas viss ir forši. Bet tā kā cilvēki tiek uzsēdināti uz to. Viens kursiņš, otrs kursiņš, super coach. Nav šaubu, coach ir super. Bet, viņš arī uztaisa savu miljonu. Man labāk patīk coachi par naudu, ka tu esi grupā un tagad visi baigi kačā mindsetu, kaut ko uzkačā, tu saproti, wow, tas coach ir superīgs. Bet kaut kā tā nauda tikai no mindseta nenāk. Ko Jā, tu tālāk runā, darīt? tas ir svarīgi. Mindsets, es piekrītu, mindsets ir 90%. Bet mindsets bez stratēģijas tev neko nedod. Jā. Tad tu vienkārši atdod naudu citam. Jā. Strādā ar mindsetu līdz pensijai. Un beigās ieraugi, ka pensija pat nepietiek, lai nosaktu izdevumus. Tāpēc mindsets ir svarīgs. Bet tikpat svarīgas ir stratēģijas. Jā, tajā pašā laikā bez mindsetu mēs nevaram īstenot stratēģijas. Jā, piekrītot. Arī, piemēram, mēs mindsetu uzkačājam, un tagad kur es iešu, vai ko es darīšu ar to mindsetu. Ja es sēžu mājās, piemēram, konkrēti es sēžu mājās ar bērnu. Es esmu uzkačājis mindsetu, forši. Ko tālāk? Slaukt vīru, vai ne? Uzskačāju mindsetu, lai slauktu vīru. Jā, bet un ja nesanāk, tad jāatrod jauns coach, ne? Es gribēju vēl vienu lietu pieminēt par saikni ar Latviju un, teiksim, ar savu tautu un ar savu mentalitāti. Jo tava publika ir arī tās, kuras ir aizprecējušās. Un mēs varbūt zinām, ka sākumā tad varbūt tur ir tauriņu vēderā un rozā brilles. Pienāk arī kaut kāds brīdis, ka ja tā, piemēram, ir ļoti egzotiska valsts, ka sieviete atklāja, ka viņa paliek viena pati ar vīru, bet ka viņai nav šis apmaiņas līmenis sirds līmenī. Ja? Man liekas, ka svarīgs ir arī šis emocionālais aspekts, vienā līmenī domājošas un runājošas sievietes, un ka pie mums klubā tas ir ne tikai stratēģijas, bet arī rodas draudzība, jo mēs esam, tā sakot, starptautisks klubs, jo mums ir no dažādām zemēm, un tas dod kaut kādu pievienoto vērtību vēl dzīves kvalitātei, kura caur pārvākšanos ir pazudusi. Kā tu raksturotu šo te emocionālo fonu, ko tu esi ieguvusi, esot klubā? Es pilnīgi piekritīšu, tas ir ļoti, ļoti, ļoti silta un droša vide. Konkrēti manā situācijā par Dubaju, te lielākā daļa cilvēku ir atbraucēji. Visi atbrauc, kurš atbrauc uz 1 gadu, kurš uz 10 gadiem, bet atbrauc no visas pasaules, un draugi paliek tajā valstī, kurā iepriekš ir dzīvojuši. Vai ne? Un tev jāsāk veidot kaut kādas jaunas attiecības, varbūt pat nav laika veidot jaunas attiecības.
Tad klubs ir kā vieta, kur ir līdzīgi domājošas sievietes, kuras ir ļoti atvērtas, ļoti sirsnīgas. Mēs vienu otru atbalstam. Mēs priecājamies par katras panākumiem, un mēs nekaunamies par neveiksmēm, mēs nekautrējamies, ka mēs iegūstam naudu. Un te šis ir tas gadījums, kur merkantīlisms, vai kā lai par to priecāties par naudu, tas nav tā kā nosodāms. Tas ir tieši otrādi. Tas taču ir forši. Tas ir forši, ka kāda nopelnīja naudu, ka kāda ieguldīja tik forši un dabūja peļņu, un mēs dalāmies un vienu otru iedvesmojam. Tas ir riktīgi forši. Un, starp citu, tas var būt tās, ja pārbrauc, īpaši tikko, ja kaut kur pārbrauc, tā ir tāda drošības saliņa, silta vietiņa, kur iedod enerģiju, iedod to labo sajūtu, ka vienalga, kur tu esi, ir vieta, kas vienmēr tevi atbalstīs. Un var braukt ciemos vienu pie otras. Jā. Mums jau tagad ir, ja tu, piemēram, tu zini, ka, ja tu brauks uz Šveici, kur aizbraukt, ja, kur parunāties, vai uz Briseli, vai uz Dubaju, vai uz Vāciju, ja. Vienkārši ir savējie, un tas padara pasauli labāku un siltāku. Un dažām sievietēm pat tieši šis te emocionālais aspekts ir svarīgākais, ja, kad tu esi emocionāli psiholoģiski labā vietā un pakāpeniski vari veidot savu portfolio pakāpeniski. Ja? Neviens jau nepaliek bagāts tur vienā naktī. Ja? Tas, kas masās, tas ir patiesībā pīle, kas neļauj cilvēkiem palikt turīgiem, jo viņi domā, vai šodien ieliku naudu, rītā neesmu miljonāre, vai pēc nedēļas viss apmāns un čau. Ja? Tas ir process. Tas ir process, un tajā pašā laikā mums ir programma, kur var sākt arī bez līdzekļiem no nulles. Ja, no nulles var uzbūvēt savu ieteikumu. Jā, būsim godīgi, bet tas ir tas, ko sieviete māk runāt. Ja, kaut vai iesakot klubu tālāk, parādās iespējas. Šis lēmums, ka mēs atveram vārtus tikai sievietēm, ir jauns. Un es zinu, ka kapitāla kodā daudzi vīrieši kungi skatās. Mans ieteikums jums ir, kā būtu, ja jūs palīdzētu savai sievai vai draudzenei iegūt šo plānu B. Ja? Jūs jau jūtat, ka mēs esam par to, ka arī sieviete drīkst investēt. Sieviete drīkst veiksmīgi investēt. Un kā būtu, ja fonā vēl tava sieva iegūtu šo te drošību. Jo galu beigās, jebkura lieta mūsdienu pasaulē, jebkura izvēle ir saistīta ar naudu. Ja? Un kā būtu, ja jūs abi esat finansiāli neatkarīgi? Un patiesībā, tad, kad sieviete gribam mēs to vai nē, nauda ir svarīga. Un tad, kad sieviete jūt to, ka viņai vismaz naudas jautājums ir aizvērts, atrisināts, tikai tajā gadījumā viņi vispār var atslābt, kaut bišķi atslābināt savus smadzenes. Tikai tajā gadījumā viņa var ieslēgt savu sievišķību. Viņa var būt maiga, emocionāli atvērta. Viņa var gribēt kaut ko, nevis domāt, kā izdzīvot. Vai man būs rītā atvērta karta vai nē? Mēram tā. Jā. Tāpēc tas ir ļoti svarīgi būt ar savu naudu. Jā, kā tu redzi, mēs aicinam tevi uz klubu, ja tevi uzrunā šī te atmosfēra, mēs aicinam vīriešus, atsūti savu sievu, draudzeni, lai viņa kļūtu stabilāka. Jā, lai jūs būtu vienlīdzīgi, lai būtu galu beigās skaidrs, ka viņa nedzīvo kopā ar tevi naudas. Manuprāt, tā ir ļoti laba dāvana. Ļoti laba dāvana, ko viņa nekad neaizmirsīs. Un viņa būs ļoti pateicīga. Jā. Ja tu vēlies pievienoties, spied uz saites zem šī video, tad tu nonāksi uz finansiālās neatkarības kluba saiti sievietēm. Un, ja tev ir pāris jautājumi, tad caur mājaslapu tu vari uzdot jautājumus, bet citādāk vienkārši pievienojies.
un izmēģini mēnesi un paskaties, kā tu jūties, vai tas ir priekš tevis. Ja? Un tu esi laipni gaidīta. Varbūt svarīgākais arī ir tas, ka mēs skatāmies uz katru situāciju individuāli. Ja? Kā tev būtu, ja tu varētu katru nedēļu, piemēram, parunāties ar Kristīnu, ja? Vai es paskatītos uz to, kāds ir tavs nākamais solis? Jo problēma ar visiem šiem te finanšu kursiņiem, ja mēs redzējām pie mindset, strādā tikai ar mindsetu, bet nedod stratēģiju, ko tieši darīt. Bet ar kursi ir attiecīgā kouča vai cilvēka tā brīža apziņas līmenis, ko viņš ir ielicis kursā. Tas nenozīmē, ka tas tev palīdz tik tālāk, jo vienīgais, kas tev palīdz, ir tavs nākamais solis, kas tev ir tieši jādara. Un tas ir tas, ko mēs darām. Mēs paņemam tevi aiz rokas, paskatāmies, kas ir tava situācija un kā mēs tev varam palīdzēt. Kā mēs tev varam palīdzēt veikt tavu nākamo soli. Man liekas, šis projekts vienkārši ir ģeniāls, jo mēs šobrīd darām to, ko mēs būtu gribējuši dabūt tad, kad mēs meklējām atbildes. Es pat pateiktu, es labprāt gribētu, lai man bērnībā jau kāds pastāsta, ka var investēt un ka tas nav sarežģīti. Jā, tad man vēl pēdējie 3 jautājumi. Kristīna, ko tu teiktu sievietei, kura ir aizprecējusies, varbūt viņai viss ir kārtībā, viņai nav plāna B, un viņa ir emocionāli vientuļa. Ja? Audzina bērnus, vīrs darbā, it kā viss kārtībā, zelta būrītis. Ko tu viņai teiktu šodien? Nāc uz klubu! Ja? Jā. Ko tu teiktu, piemēram, līdzīgā situācijā, bet ka sieviete ir nogurusi no šīs situācijas un domā, tas kādreiz gadās, jā, emocionāli. Sieviete saka, man viss apnika, es iešu projām, es iešu strādāt, šķiršos. Ja? Ko tu viņai šodien teiktu? Pagaidi. Es viņai teikšu, vai parunājamies. Jā. Varbūt tas ir cita izēja, varbūt nav jāiet strādāt, varbūt nav jāšķirās no vīra, varbūt tas ir veids, kā atrisināt, nevis varbūt, bet noteikti ir veids, kā atrisināt šo situāciju. Mēs katra dzīve ir ups and downs, tie ir kalniņi mūžīgie. Un tad, kad mēs esam apakšā, ir svarīgi, lai ir kāds, kas no augšas padod roku un atkal tevi izvelk no bedres. Un tas ir viens no lielākajiem bonusiem, kas ir šajā klubā. Mēs vienmēr vienu otrai padodam roku. Mēs palīdzam celt frekvenciju, celt mindsetu, jā. Un mēs katra varam paklupt, būt lejā, būt nogurušas, būt kaut kādos savos zemākajos stāvokļos, bet no viņiem vienmēr ir izēja. Un ātrāk kā izēja, tev kāds padod roku un izvelk no turienes ārā. Tāpēc, ka izēja ir vienmēr, ceļš ir vienmēr, ir pirmkārt jāgrib padot to roku pretī un pievilkties. Un, manuprāt, šis klubs ir ļoti, ļoti forša vide, kur to darīt. Un tas arī ir ļoti, ļoti pieejams. Trešais jautājums. Ko tu ieteiktu influencerei, kuras mērķis ir pelnīt ar ieteikumu naudu? Un kura līdz šim ir varbūt, nezinu, cilā kaut kādus apģērba gabalus no kaut kādas vietējās firmiņas, kur, nezinu, viņai būtu varbūt 1000 apģērbi jāparāda, lai 5 eiro dabūtu. Ko tu ieteiktu šādai influencerei? Turpini darīt, izvēlies citu produktu. Jā, izvēlies to, kas tev maksā labu naudu. Kā būtu, ja tu par vienu ieteikumu dabūni 100, 200 vai 600 eiro? Un būs vairāk laika, tu darīsi to pašu,
Tu darīsi to, kas tev patīk, bet saņems vairāk. Jā. Jā. Labi, un noslēdzot, paldies. Tā bija, man liekas, godīga un brīnišķīga saruna, un es ceru, ka tā uzrunās tās sievietes, kuras šobrīd patiešām meklē atbildes un iespējas un plānu B. Tāpēc noslēdzot, ko tu novēli kopumā sievietei, kuras dzīve no malas izskatās perfekta, bet viņa ir bez savas naudas? Pirmkārt, saprast, ka tas nav normāli un tas labais kaut kad beigsies. Gribam vai mēs vai negribam, bet var pienākt, visam ir kaut kad beigas. Un tam momentam, kad tev tā kā nevajag savu naudu, tu vari izdzīvot tīri normāli ar to, ko tev vīrs sniedz, tas var kaut kad beigties. Un tas var beigties ļoti negaidīti. Tad sākt, pirmkārt, apzināties situāciju, otrais, gribēt kaut ko mainīt, un trešais, sākt pirmos soļus. Kādus soļus? Nāc pie mums klubā, mēs pastāstīsim. Jā, spied uz saiti zem šī video un tiekamies labklājības pusē. Kristīna, paldies, ka tu šodien pieslēdzies. Paldies, Jāni, par iespēju dalīties. Paldies, ka tu esi radījusi tādu vidi, kur mēs varam būt atklātas, nekautrēties, gan priekos, gan bēdās, un vienu otru atbalstīt. Tas ir tiešām forši, un tas ir nenovērtējums mūsdienās, kad ir tāda vide, kur tu vari, pat ja tu no ārpuses esi, varbūt tas viss ir kārtībā, bet atnāk kaut kur, padalīties un atrast risinājumu, ka tev tiešām viss ir kārtībā. Ne tikai ārēji.